Pastāv dažādi veidi, kā automobīļiem savā starpā samainīties, braucot dažādos virzienos. Pats drošākais bez šaubām ir tad, ja ir viadukts, teiksim, tā kā dienvidu tilta galā, kur tas notiekās 3 līmeņos, un automobīļi, kā saka, krustojās, bet viens virs otra, vai viens zem otra, bet kādā gadījumā tas nenotiek vienā līmenī. Vienā līmenī pats drošākais veids, kā automobīļiem samainīties krustojumā, ir apļu veida kustība. Tiesa? Jā, lai gan loki Latvijā pastāv jau salīdzinoši sen, tad tomēr jāsaka, ka tāda īsta popularitāte un izplatību viņi ir guvuši pēdējo gadu laikā. Un patiešām tas galvenais iemesls ir tas, ka viņi pirmkārt ir drošāki, otrkārt, ka ir salīdzinoši vienkārši un lēta viņu uzturēšana, jo šī gadījumā nav jāuzstāda luksofori. Laikam tāpēc, ka vēsturiski šo loku ir bijuši salīdzinoši maz, autovadītāji arī īsti nepārzina tos noteikumus, kas ir tomēr jāievēro braucot lokos. Viens no galvenajiem noteikumiem, man liekas, ir iebraucot aplī, iebraucot lokā, priekšroka ir tam, kas jau atrodas uz loka. To gan parasti šis likums tiek dublēts ar zīmi. Jā, šis likums tiek dublēts ar zīmi, lai patiešām vadītājiem būtu pilnīgi skaidrs. Ir dažas valstis savos satiksmes noteikumos jau ierakstījuši, ka tiem, kas atrodas lokā, ir priekšroka pret tiem, kas tuvojās. Mūsu noteikumos tā nav, un līdz ar to tiek uzstādītas šīs ceļazīmes, dodiet ceļu pirms katra loka. Uzbraucot uz loka, pagrieziens nav jārāda. Bet nobraucot no loka. Pagrieziens ir jārāda, bet laikam jau šī pagrieziena rādīšana nav paši tie būtiskākie nerakstītie likumi, kas tomēr ir jāievēro braucot pa loku. Un ja mēs tā ejam tīri secīgi, tad pirmkārt iebraucot lokā, patiešām pagrieziena signāls nav jārāda, jo tas ir vienīgais atļautais braukšanas virziens. Protams, gadījumā, ja jūs parādīsiet šo pagrieziena signālu, tas nebūs nekāds lielais pārkāpums. Vēl specifika, kas saistās ar iebraukšanu lokā, ir tāda, ka ja pirms visiem pāriem manevriem, pirms krustojumiem, pirms labā pagrieziena veikšanas ir jāieņem attiecīgais labējais malējais stāvoklis, tad pirms loka šī prasība nav spēkā. Un gadījumā, ja lokam piekļaujās ceļš ar 2 vai pat 3 braukšanas joslām, tad šī gadījumā lokā drīkst iebraukt gan no 1. gan no 2. braukšanas joslas. Tālāk par braukšanu pa pašu loku, kas ir būtiskākais, acīm redzot, ir tas nerakstītais likums, un kas nodrošina to, lai šī satiksme lokā būtu pēc iespējas plūdenāka, lai netiktu traucēti tie transporta līdzekļi, kas vēl tikai grasās iebraukt lokā, un lai nodrošinātu šo satiksmes intensitāti un loka caurlaides spēju. Tātad tajos gadījumos, ja jūs negrasāties izbraukt ārā no loka pirmajā vai nākošajā brauktuvē, tad būtu pat ļoti vēlams pārkārtoties tuvāk loka centram un braukt tuvāk loka centram. Savukārt gadījumā, ja jūs grasties nogriezties, tad, protams, ir jāieņem attiecīgais labais malējais stāvoklis labā loka malā, un no tā arī jāveic šī nogriešanās. Jo ievērojot tikko augstāk minētos noteikumus, jūs pirmkārt paši ātrāk nokļūsiet savā galamērķī, un otrkārt neradīsiet drūzmu ārējā aplī, kas saka, traucējot citiem, kam ir jānogriežas un radot lieku rindu un burzmu. Nobraucot no apļa, labais pagrieziens ir obligāti jārāda, jo tas ir vienīgais veids, kā jūs paziņat pārējiem transporta līdzekļu vadītājiem, kad jūs atstāsiet apli. Un viņiem tomēr ir diezgan svarīgi zināt, vai priekšā braukšā mašīna brauks taisni, vai viņi izdarīs kaut kādu manevru. Kaut gan vērojot, ko dara mūsu autovadītāji, man brīžiem tiešām matceļs stāvs, ir situācijas, ka pat līdz 90% autovadītāji, nobraucot no apļveida kustības, nerāda labo pagriezienu. Bet tad tā prasība tā ir visai nopietna, vai tur sots par to ievēro? Jā, protams, par šīs prasības neievērošanu var tikt piemērots arī administratīvais sots, bet no noteikuma viedokļa tā situācija ir tāda, ka gadījumā, ja jūs turpināt braukt pa loku, tad jūs neveicat nekādu manevru, un līdz ar to arī pagrieziena rādītājs nav jārāda, bet gadījumā, ja jūs nobraucat no loku, tad tas ir manevrs un ir obligāti jārāda labais pagrieziena signāls.